tagad atrodos 2. stāvā. Šodien ir skolotāja diena, es esmu skolas direktors. Un jau tagad varu pateikt, ka visnegantākā klase ir 7. ar Arvīdu priekšgalā. Nelabojams skolēns. No komentu. Tā saldās. Jūsu misija šodien. Jums ir jālasa nodaļa 23. Tātad uzdevums ir šos priekšmetus uzzīmēt zinātniskas stilā. Tas ir jūs vajag, padarīt jūs par cilvēkiem. Jūs iepriekšējai klasē tas ļoti labi sanāca. Šajā skolotāja dienā es biju matemātikas skolotāja. Mani skolēni bija tiešām ļoti dažādi. Sākot ar 6. klases skolēniem, beidzot ar matemātikas skolotāju, ķīmijas skolotāju, pat direktoru. Tas bija ļoti interesanti, īpaši tad, kad man vajadzēja mācīties kā matemātikas skolotāju. Bija arī ļoti dīvaini, kad man vajadzēja izplānot stundas darbu arī skolotājiem. Ļoti dīvaini bija tad, kad skolotāji negribēja izturēt tā kā skolēni. Savā ziņā tas arī lika kaut ko apdomāt un bija kaut kas tāds jauns. Skolotājs. Man būs zīme. Es tā, kur jūs iet? Man būs zīme. Savā ziņā jā, mēs tā darām. Tas tā kā bija paskatīties no malas uz viņiem. Piemēram, manās matemātikas stundās bija skolotāja Labanovska. Jā, labi sanāca. Skolotāja Ilga Vojka, direktors, arī skolotāja matemātikas. Nē, bet kopumā bija jautri, tas laiks pagāja ļoti ātri. Bija mazāk nepaklausīgas klases, bija ļoti aktīvas klases. Pilnīgi loģiski, ka tās klases tik ļoti atšķīrās. Viņi pilnīgi tik ļoti gribēja mācīties. Visiem atkal bija tur tā. Bet es domāju, ka šis pasākums tik godam izdevies un ceru, ka arī līdz dienas beigām viss tev labi sanāks.